Labdien! Mani sauc Toms Krasenska. Tam, uz kā es tagad sēžu, šeit pie mums laukos sauc par betuņā. Varbūt tāpēc Čehijas ciemati izskatās tā, kā tie izskatās. Piemēram, es ar to neapbērtu pat savu sievas māti. Bet kāpēc es par to runāju? Varbūt jūs domājat, ka smiltis ir smiltis, bet tas noteikti nav taisnība. It īpaši, ja runājam par smilšu strūklu. Šāda kaudze ir vilinoša. Tās ir daudz un tas ir lēts, bet es domāju, ka jūs to nevarētu izmantot pat smilšu strūklai. Ar ugunsdzēsēju šļūteni, nemaz nerunājot par šādu mini, kurai ir sprausla ar tikai pusmilimetra diametru. Tam ir nepieciešams pavisam cits abrazīvs materiāls. Komplekts ar mini smilšu strūklu saturu. Papildus pašai smilšu strūklai, kas patiešām ir zīmuļu izmērā un līdzīgi turas un tiek vadīta. Arī 2 metru garu spiediena šļūteni un tādus turētājus, kurus varat pieskrūvēt virs darba. Virsmas, un kuros var nolikt smilšu strūklas pistoli. Kad ar to nestrādājat, tad iepakojumā atradīsiet arī respiratoru. Tāds ļoti vienkārši. Iesaku izmantot kādu elpceļu aizsardzību, jo smiltis vai abrazīvais materiāls ir tik smalks, ka vairāk atgādina pulveri. Un jūs to, protams, varētu ieelpot, kas noteikti. Nav nekas labs. Lai neaizmirstu, komplektā ar smilšu strūklu ir iekļauts šāds sākuma iepakojums ar abrazīvo materiālu. Tā ir 150 grami. Kad šis iepakojums beidzas, nav problēma iegādāties. Piemēram, kilogramu. Es to saucu par kilogramu, jo šis kilograms. Abrazīva maksā aptuveni 100 kronas. Personīgi man ir neliela pieredze ar šādu injektoru smilšu strūklas pistoli, kas jau ir piemērota. Vidēja lieluma projektiem. Tomēr tā ir nepieciešams. Nedaudz rupjāks abrazīvs. Un galvenokārt, ļoti jaudīgs kompresors, kas piegādā. Aptuveni 300 litru gaisa minūtē. Tas jau ir tiešām daudz. Un tāds kompresors, lai būtu pietiekami kvalitatīvs un spētu strādāt. Nepārtraukti, lai jums nebūtu jāpārtrauc darbs visu laiku. Maksā ap 40 000 kronu. Un vislabākais. Šajā mini smilšu strūklas ierīcē ir tas, ka jums nav nepieciešams nekāds jaudīgs kompresors, bet pietiekami. Šādu mazuli aerogrāfijas kompresors. Šis ir tiešām ļoti kvalitatīvs. Un kas ir labs, tas ir pilnīgi kluss. Tas ir ideāli piemērots mājas. Smilšu strūklas darbiem. Mini smilšu strūklas ierīcē jūs, protams, varat izmantot arī lielu darbnīcas kompresoru. Tikai uzmanieties, jums jāreducē spiediens. Līdz maksimums 4. Ar pusi, bāriem. Un, protams, jums vēl jāpieslēdz šī mazā. Šļūtene pie jūsu lielā kompresora, kas iespējams ar reduktoru. Nav nekāds liels problēma. Jūs noteikti interesē, kam šāda mini smilšu strūklas ierīce. Ir laba. Tā ir patiešām piemērota. Vismazākā apjoma darbiem. Piemēram, gravēšanai vai rotaslietu tīrīšanai. To arī daudz izmanto modelētāji. Vai arī ar to var, piemēram, noņemt krāsas. Nevelti. Oriģinālā to sauc par aerasē. Tas būtībā nozīmē tādu kā dzēšgumiju. Bet ar to var arī smilšu strūklot. Piemēram, stiklu. Protams, tas darbojas arī uz metāla. Un jebkura cita materiāla, piemēram, uz koka. Un tam līdzīgi. Es konkrēti gribētu izmēģināt, izsmilšot šādu formu. Es kādreiz lūdzu draugam izgriezt šablonu ar lāzeru, lai varētu dedzināt kontūrus. Kokā. Tas man īsti neizdevās, tāpēc vēlos izmēģināt, vai ar šo smilšu strūklu tas nebūtu nedaudz labāk. Es to gribēju darīt kokā, precīzāk lakotā kokā. Tāpēc redzēs, mēs varam to izmēģināt uz citiem. Virsmā. Un mani arī interesē, kā darbosies stikla smilšu strūklošana. Uz glāzes vēlos izmēģināt kādu vienkāršu formu, piemēram, tikai svītru. Pārējo es aizmaskēšu ar līmlenti. Un to vietu starp lentēm mēģināšu izsmilšot. Zādas. Tas nedara pilnīgi neko, kamēr uz naga. Tas atstāja tūlītēju pēdu. Tas pats uz kādu cieta priekšmetu. Jā, redzat, tur uzreiz ir iegravēta šāda pēda. Tātad no tā izriet, ka šī mini smilšu strūkla darbam ar koku vai lakotu koku nav pilnīgi optimāli. Šis darbs būtu ļoti laikietilpīgs, un efekts vienkārši nav tāds, kāds tam vajadzētu būt. Savukārt, ja strādāsim ar metālu vai stiklu, ar jebko cietu, tas būs daudz efektīvāk. Galu galā, tagad to izmēģināsim.
izpūst sava mājas silueti. Uz koka dēļa man gan neizdevās. Bet es domāju, ka tas izdosies diezgan labi. Uz stikla plāksnes. Šeit es tomēr sagaidīšu rezultātu. Tas patiesībā ir tas pats paņēmiens, kādu izmanto, piemēram, automašīnu stiklu smilšstrūklē. Šo šablonu. Uz stikla varam piestiprināt ar apusējo līmlenti. Un tad jau varēsim sākt smilšstrūkli. Tādā veidā es varu izpūst logus visā mājā, un neviens to vairs nevarēs nozagt. Tātad, rezumējot, ar šo mini smilšstrūku jūs varat veikt patiešām filigrānas lietas. Ļoti precīzi varat ar to gravēt, varat ar to rakstīt. Un tā pēda ir ļoti maza. Vēl viena maza padoms. Es smilšstrūklē izmantoju tādu nerūsējošā tērauda vannu, faktiski kaut kādu cepšanas trauku vai kas tas ir, lai vismaz daļu no abrazīva savāk. To, ko jūs noķerat tajā vannā, teorētiski, joprojām varat pārstrādāt. Tas nozīmē savākt un izmantot vēlreiz, vai pat vairākas reizes. Tātad es esmu patiešām priecīgs par šo pieredzi ar mini smilšstrūkli, jo smilšstrūkli ir ļoti pievilcīga tēma, un es domāju, ka nākotnē tai noteikti. Vēl pievērsīšos kaut arī citā veidā. Un, kas attiecas uz šīm sīkajām lietām, es vēlos izmēģināt. Arī airbrush, tāpēc varat gaidīt kādu citu video. Šobrīd vēlos no jums atvadīties un novēlēt jums daudz jautrības. Jūsu smilšstrūklis darbā.